Es dzīvoju pārliecību, ka mans dēls nelieto neko, ka es esmu spējusi būt pietiekami laba mamma, lai manā ģimenē tas tik tiešām nenotiktu. Un tad man piezvanīja skolotāja no skolas un teica, pievērsiet uzmanību savam dēlam, varbūt paskatieties viņu mantās, kabatās un tam līdzīgi, un es skolotāja pilnu krūti teicu, ka mans dēls pilnīgi noteikti zina, ka viņš neko nelieto. Un tad es domāju, ka dēlam nezinot, es uztaisīšu viņam urīnu testu, vai nikotīns ir klātsošs vai nav. Un es palūdzu viņam nodot urīnu ar citu aizbildinājumu, pēc tas urīns būtu jāved uz laboratoriju. Un tad, kad viņš aizgāja uz skolu, veicu šo urīnu testu. Urīnu testiem, nikotīna urīnu testiem ir tā, ka viena strīpiņa nozīmē pozitīvs, divas strīpiņas nozīmē negatīvs, kas ir pilnīgi otrādi nekā grūtniecības Covid un tam līdzīgi. Parādās šī viena strīpiņa, es pilnīgi, dziedu dvēselē, viena svītriņa, es tūlītās skolotāju nobildēšu, tūlītās aizsūtīšu, ka man bija taisnība, kāpēc viņi man dēlu tagad tur aizdomās par kaut ko ar kādām tiesībām, tam līdzīgi, bet atkal jau pārbaudu. Skatos to instrukciju un instrukcijā 3 reizes lasu, es domāju, nevar būt, bet ir. 2 mēneši pagāja, un līdz pati dzīve nāca man pretī un palīdzēja, proti man vajadzēja pildspalvu, un pretī stāvēja dēlu skolas soma. Es paņemšu pildspalvu, lai es varu pierakstīt savu taisu kabatiņu, un somā pildspalvu nodalījumā stāv nikotīnas pilventiņa 60 mg, kas ir ļoti liels devas. Veips, nelegālais, protams. Tajā brīdī, kad mums bija šī saruna, es teicu, tagad attaisu lūdzu to kabatiņu un ņem ārā visu to, kas tur ir iekšā un noliec uz galda. Viņš bija ļoti saspringts, ļoti stresā. Tā sajūta bija, ka viņš nevar izlocīties vairāk. Tajā momentā skaidrs, mēs abi bijām satraukšies, un es teicu, bet tēls, skaidrs taču tev ir, ka šo es paturu, es tev neatdodu to atpakaļ. Un to nevari turpināt lietot. Un viņš bija priecīgs, ka tā saruna ir īsa un ka viņš tiek prom. Bet tas bija tikai pats sākums tādam kā Emīla nedarbos procesam. Viņš ir temperamentīgs cilvēks ar ļoti košu emociju amplitūdu. Ja ir dusmīgs, tad ir dusmīgs, ja ir priecīgs, tad ir priecīgs, un tā amplitūda viņam augot tikai un vienīgi kļūst lielāka. Pagājušajā vasarā bija situācija, kad uz līdzenas vietas, burtiski nenopurienes, nenormāli strauji attīstījās konflikts, kur man bija jānostāv viņam pretī. Bija tomēr tā situācija tāda, ka vai nu viņš, vai nu es, tomēr 13-gadnieks man stāv pretī un kačā pravs, un tā nebūs. Jā. Tajā konfliktā, kurš eksplodēja ne no kurienes bez jūtama iemesla ļoti strauji, viņš vienkārši ar plecu izgāza durvis un visu tenderi. Un tajā momentā man bija jautājums, bet šīs vairs nav vienkārši emocijas, šeit ir klātesoši vēl kaut kas. Te jau vairs pat nav runa par robežām, te jau ir runa par agresiju, par apdraudējumu. Tam līdzīgi es teicu, un tagad mēs dosimies uz Pusauģu resursu centru, kur bija saruna atsevišķi ar mani ar viņu, un man prasīja tā konsultanta, faktiski viens no pirmajiem jautājumiem bija, vai jūsu dēls kaut ko lieto? Es saku, ko jūs to domājat? Piemēram, nikotīnu vai tur vēl kaut ko zālīti, tur, vai ne? Es saku, cik man zināms, ne. Tad, kad kļuva zināms, ka viņš lieto nikotīnu un jau ir gada stāžu, viņam parāva vaļā atvieglojums, viņš diezgan daudz runāja, un tad viņš arī atzinās, ka šī epizode ar durvju izgāšanu bija uz abstinences fonda, respektīvi tas bija vasaras mēnešī, viņš bija prom no ierastās vidas, no skolas, no burziņu, no dīleriem, vai ne, un tam līdzīgi, un tajā brīdī viņam ir aptrūpušies spilventiņi, un ir sākusies tas, ko tautā sauc plomba. Un skaidrs, ka uz šādas lampas fona, ja tu vari pilnīgi mierīgi, bez tāda saprātīga iemesla izgāzt durvis, tad tu vari noteikti arī, sākt zakt mājās, tu vari tiešām uzšaut pa galvu kādam, kurš runā to, kas tev nepatīk, respektīvi tas bīstam. Rudenī, oktobrī vai novembrī tēls gāja, viņš regulāri iet pie zobu higienista. Šie pauči, nikotīna pauči, viņi izraisa plašu, kārtīgu iekaisumu. Tātad higieniste redzēja, ka ir iekaisusi smagana. Kāpēc viņi man neko neprasīja, kāpēc viņi nevērsa man uzmanību, kāpēc viņi neteica tas, kur viņu protokolos nav rakstīts, viņu kaut kādos viņiem nav vadlīnijas, kā to darīt, vai kur ir problēmas, nesaprotu. Tātad man neteica ne šī te Pusauģu resursu centra dāma, labi, pieņemsim viņai, viņš arī neatklājās, bet
Ja skolotāja skolā viņai rodās aizdomas, tāpēc, ka viņš tusējās ar 2-3 gadus vecākiem puišiem, ja? Un ir dabisks jautājums, kāpēc tu sīkais zerknājums esi interesants lielākiem čaļiem. Skolotāja rodās aizdomas. Bet higienistei, kura redz iekaisumu, aizdomas nerodās, nopietni. Attiecības raksturot vienā teikumā šobrīd nav iespējams, tāpēc, ka tas ir ārprātīgi komplicēti, un tas gan, ko Pusauģu resursu centrā man labi iemācīja, ka viņi man ieteica ne tikai vērsties pie psihoterapeita pašai, bet parādiet dēlam savas emocijas. Pastāstiet, kā jūs jūtaties. Viņš saprot, ka viņš ir vainīgs, viņš ir pievīlis, bet es savukārt stāstu, kā jūtos es, un ka viņš man ir svarīgs joprojām, ka es viņu mīlu joprojām, un ka es būšu viņam līdzās jebkuros apstākļos. Ja es esmu pievilta, es izsāpu kaut kur kaktā viena pati un atgriežos pie dēla, saku vecītis, esmu tev līdzās pleci pie pleca, ejam uz priekšu. Šita atlapšana ir process, tas nav notikums. Manā gadījumā pagaidām tas ir ļoti daudz sarunu, kur katrs nākamais teikums pēc atbildes ir jāmeklē pa jaunām. Jo skaidrs, ka viņš grib aiziet no tā, viņš grib noslēpties, viņš negrib, lai es tam pieskaros, jo tas ir arī viņam sāpīgi, jūtīgi un nepatīkami, ko viņš te pašā laikā mēģina maskēt aiz tā, ka, hei, bet kur problēma? Tā nav nekāda problēma. Tas ir mans dopamīna avots, nu, ko tu te cepies tagad? Bet tu saproti, ka tā ir inde. Tā ir inde arī, un tu saproti, ka tas ir nelegāls produkts un vispār nekontrolēt, nezināmas izcelsmes, tu nezini, kas tur ir iekšā at all. Viņš stāsta, ka apkārt visu lieto. No 5. klases ir stress un sāk lietot. Tajā momentā, kad mēs uzsākām kopīgo ceļu, un to es arī viņam teicu, tika nopirkts skūters. Dzīve redzējis skūters ar domu, ka, lūdzu, izjauc, restaurē, liet atpakaļ, par ko viņš arī atzinās pēc tam vēlāk, viņš saka, par šito es baigi brīnījos. Tu man atņēmi, tu man pieķēri, izdarījuši sūdu, un nedēļas laikā pēc tam izdarīju šādu lietu. Viņš saka, es biju apmulsis, es nesapratu. Mēs izrunājam, es saku, tas ir tāpēc, lai tev būtu motivācija, lai tev būtu cita jēga, lai tev dienas beigās, lai tev būtu kaut kas, ar ko tu pareizā veidā dabū sev pašvērtējumu, ka tu spēj restaurēt skūteri pats. Tev nav jālieto nikotīns, lai savu pašvērtību tā kā celt. Tu vari izdarīt kaut ko citu. Tad mēs aizbraucām arī slēpot, jo es pat esmu bijusi smēķētāja, zinu, ko nozīmē atneses smēķēšana. Tas nav stāsts par neticēšanu. Tas ir stāsts par, pirmkārt, moldiem, ka es jebkurā brīdī varu pārtraukt, bet tas nav stāsts par to, ka atmet un rakstura spēku vai vājumu. Tā ir ļoti spēcīga ķīmiska atkarība, un tas ir stāsts par to, ka nav iespējams atnest bez atbalsta, bez komandas, bez terapijas, bez nenormāli daudzām komponentiem, sākot ar vides maiņu, ar šiem pašvērtības lietām, ar to, ka tu aizbrauc vispār uz citu vietu un aizmirsti un nododies kaut kam citam aizmirsties, ja? Bet tie visi ir laika nogriežņi, kas beidzas, un tu atgriezies vidē, tu atgriezies pie draugiem, kuri dara ar tevi to kopā. Tādas lietas, ko ieteikt, patiesībā nav. Kāpēc nav? Mēs visi zinām, ko raksta grāmatās, kā ir pareizi. Pareizi ir esiet klātesoši saviem bērniem, pavadiet kopā ar viņiem kvalitatīvu laiku, iet dabā, brauciet pārgājienos, taisiet piknikus un tā tālāk un tā joprojām. Bet dzīve ir dzīve, un skaidrs, ka mēs ģimenē esam gājuši cauri sāpīgām pieredzēm, kuras acīm redzot ir atstājušas viņā nospiedumu, jo nikotīns ir simptoms, nikotīns nav cēlonis. Tātad ar šo te nikotīnu, pieņemot lēmumu uzsākt viņu lietot, viņš ir mēģinājis kaut ko kompensēt sevī. Es esmu mamma, es neesmu psihoterapeits, un es nevaru zināt šīs te vajadzības, es varu izdarīt labāko, ko es varu. Un es tiešām esmu daudz darījusi no mazotnes, ja? Un arī tagad es viņam nevaru palīdzēt, jo viņš to negrib.